Varakļānu slimnīca bija to ārstniecības iestāžu skaitā, ko saskaņā ar valdības lēmumu šā gada aprīlī slēdza. No varakļāniešiem tuvākās slimnīcas atrodas 60 km attālajā Madonā vai turpat 50 km attālajā Rēzeknē. Pašlaik Varakļānu pašvaldība meklē risinājumus, kā turpmāk organizēt veselības aprūpi Varakļānu novadā, kā apsaimniekot bijušās slimnīcas telpas. Viens no iespējamiem risinājumiem ir dienas stacionāra izveide. Man bija tikšanās ar slimnīcas vadītāju Dinu Inkēnu, un es viņai lūdzu priekš jaunās novada domes deputātiem pateikt savu tādu redzējumu, nākotnes skatījumu par slimnīcas ēkas tālāko uzturēšanu un pastāvēšanu, jo problēma jau ir tā, likvidēt jau mēs varam, bet jādomā arī par tālāko, jo, lai neaiziet ēka postā, lai tiek racionāli izmantotas telpas, lai nepaliek atkal viena pamesta tukša ēka. Pašlaik slimnīcas ēkā darbojas 2 ģimenes ārsti, ir neatliekamā palīdzība, un pat ir doma par slimnīcas ēkā ir 3 stāvi, par pirmo 2 stāvu aizņemšanu ar šīm telpām, šādām vajadzībām veselības aprūpei. Tas varētu būt veselības aprūpes centrs. Ārstniecības iestādes vadītāja uzskata, ka tikai piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus ir iespējams īstenot ieceri par dienas stacionāra izveidi. Protams, ka slimnīcu atjaunot mums jebkurā gadījumā neizdosies, bet tie plāni ir tādi, ka vismaz nodrošināt to poliklīnikas aprūpi, ambulatoru aprūpi, un tieši uz pašreizējā momentu doma iet par dienas stacionāru. Varētu būt arī mājas aprūpe, un mēs ļoti ceram uz Eiropas struktūra fondiem, kuri varētu pēc ministrijas solījumiem vērties vaļā, teiksim, uz kādu rudeni, uz septembri. Un ja tā būs, tad iespējami piesaistīt līdzekļus. Varakļānos ļoti sasāpējis jautājums ir tieši zobārstniecība, jo mums grūti pateikt, bet vairākus gadus nav vispār zobārsta kabineta. Tā ka mums aktuāli ir zobārstniecība, laboratorijas, attīstīšana, rentgena, iespēja robežās. Es domāju, mazajās pilsētās droši vien nebūs nezinu kādu izmeklējumu un kaut kā tāda, bet, vismaz tas, kas ir iespējams. Iedzīvotāji vēl joprojām nespēja samierināties ar zaudēto slimnīcu un visai skeptiski raugās uz dienas centra nākotni. Es strādāju Stirnienes felšu vecmaušu punktā un ļoti izjūtu slimnīcas slēgšanu, jo tika sniegta pirmā palīdzība, un ja slimniekam vajadzēja ārstēties stacionārā, saņemt ārstēšanu, tad bija ļoti labi, ka tepat bija uz vietas, nevajadzēja nekur braukt, un tā ka man arī ļoti laba sadarbība ar Varakļānu ātro palīdzību un ģimenes ārstiem, un tad bija ļoti labi, ka bija slimnīca tepat tūmā, aizbrauca pie daktariem, un atrada kādu vainu, tad ielika slimnīcā un ārstēja. Un kā ir tagad? Tagad, protams, cilvēkam ir, netiek atstāts, tiek sniegta palīdzība, tiek vest uz Madonu vai uz citu slimnīcu, bet, protams, cilvēkam tāds ir tālu no dzīves vietas. Un arī, ja gribētu apmeklēt, tepat tuvinieki varētu apmeklēt, un arī pašam tālu jābrauc problēma, kā atbraukt. Jo slimnīca Varakļānos ļoti nepieciešama. Manā skatījumā, kā felšeris, dienas stacionāru es neatbalstītu. Es labāk atbalstītu, ja būtu slimnīca kā tāda. Jo no laukiem cilvēkam grūti izbraukāt, un ja jāsaņem kāda ārstēšana, piemēram, vairākas reizes dienā injekcijas, tad būtu, protams, labāk, ja būtu nevis dienas stacionārs, bet slimnīca. Ja slēdzot slimnīcas veselības aprūpes sistēma finansiāli iegūst, tad laukos to trūkums samazina ne tikai darba vietas, bet arī samazina teritorijas aktivitāti un iedzīvotāju vispārējo noskaņojumu, ticību lauku pastāvēšanai nākotnē.